Čau, klausītāji! Tu klausies podkāstu Konta Glow Up, kur es, Elizabete Rebezova, kopā ar saviem draugiem vai nepazīstamiem jauniešiem runāju par naudu, finanšu kļūdām, pieaugušo dzīvi un visu, kas nav komplektā, mācoties attīstīt mūsu finanšu pratību. Konta Glow! Konta Glow! Šodien beidzot tā epizode ir klāt, un pie manis atnāca nepazīstams cilvēks, nevis mans draugs, Aiva Juste. Čau visiem! Tā kamera. Čau! Tad, Aiva, ko tu gribi, lai klausītājs zina par tevi? Tā kā es jau noklausījos dažus tos podkāstu epizodus, tad es zināju, ka būs šis jautājums. Un man pirms kādu laiciņam vienā sieviešu grupā vajadzēja ierakstīt tādu aprakstu par sevi un iepazīstināt ar sevi. Un tas, ko es sapratu, ka ir kaut kādi fakti, ko tur pastāstīt, bet, manuprāt, daudz vairāk par tevi pastāstā tavas vērtības, kas tev ir svarīgi, kā tu domā, kādi ir tavi mērķi. Un tad tas, ko es gribētu, lai klausītājs zina par mani, ir tas, ka es esmu sirdī introverts, bet tā neizskatās. Daudzi, kas mani iepazīst tagad, šajā dzīves posmā, domā, ka ar komunikāciju viss ir superīgi un tā ir bijis vienmēr, bet tā nav. Es pēdējos 5 gadus tā vairāk intensīvāk un pārdomātāk strādāju pie tā, lai es justos ērti komunikācijā un kļūtu pārliecinātāka. Un tas svarīgākais ir tas, ka to var iemācīties. Tā kā tas nav kaut kas, ar ko tu piedzimsti vai nepiedzimsti, to reāli var iemācīties. Un tas, laikam, būtu svarīgākais, ko es gribētu, lai par mani zina, ka es to iemācījos, un tas ir tas, ko es arī tagad savā darbā kā coach palīdzu citiem jauniešiem un sievietēm iemācīties pārliecību. Bet varbūt tu pieminēji, ka tu esi coach, varbūt tu vari tādā vieglā valodā pastāstīt, kas ir tas coachings. Man pašai jau liekas, ka visi zina, kas tas ir, vai drīzāk, ka visi ir vismaz dzirdējuši. Turbūt pat īsti līdz galam nezinu, kas tas ir, bet tas, laikam, ir vairāk tā manā burbulī. Bet īsumā es teiktu, coach ir kaut kas pa vidu starp psihologu un skolotāju, jo tas ir tāds mentāls darbs ar sarunām, ar jautājumiem, bet tāpat laikā coach tāds, pēc tiem standartiem, ko es mācījos, tāds coach tev neteiks, ko tev darīt. Viņš tev nedos padomus, tas ir ārpus coachinga robežām, bet standartiem. Un tas, ko coach dara, vairāk palīdz tev caur jautājumiem aiziet uz tavu mērķi. Vai tas mērķis, manā gadījumā, tie jautājumi, ar ko es strādāju, ir pārliecība, jušanās droši komunikācijā, neovertinkot sarunas slēgt galvā, novilkt veselīgas robežas attiecībās, un ja tas ir tavs mērķis, tad ar vairākām sesijām coach palīdz tev saprast, kāpēc tev tas ir svarīgi, kā tu to varētu sasniegt, un tad mazliet tā ar tādiem mini mājas darbiem soli pa solim palīdz tev tiešām arī justies tā, ka tu jūties pārliecinātāks un drošāks un nebaidies komunicēt. Ok, es domāju, ka tas bija diezgan skaidra definīcija. Bet, vai pareizi saprotu, ka tas ir pašnodarbinātais ceļš, nav tāds 9 to 5? Jā, teorētiski to var uztaisīt arī kā 9 to 5 darbu. Varbūt ne sākumā, bet kaut kādā momentā tu vari izdarīt tā, ka tev ir pietiekami daudz atpazīstamības, klientu, un tu tiešām vari vienkārši nolikt savu darbu, kas strādā no 9 līdz 5, man ir sesijas pa vidu, man ir kaut kādi mārketinga uzdevumi. Teorētiski tas var būt arī 9 to 5 darbs. Bet kā tad tev? Ir 24/7 vai? Pagaidām ir tā, ka dažkārt ir 24/7, dažkārt ir tā, ka man viss ir līdz kaklam un man vajag brīvdienu rītdien, kas īstenībā ir it kā forši, ka es varu tā izdarīt. Rītdienas neko nedarīšu viss, bet pagaidām vēl ir tāds uz augšu, uz leju visās pusēs. Skaidrs, bet tev arī varbūt izdevās pastrādāt tādu algotu darbu? Jā. Kaut gan mans pats pirmais darbs, ko es neskaitītu, bija strādāju jauniešu centrā, kā, es pat nezinu, kas es tur biju, asistents palīgs. Tas bija tas vasaras darbs kaut kādos 14 gados, bet es to gluži neskaitītu, jo es neatceros, ko es tur darīju, un tas noteikti nebija nekas daudz. Bet tas tāds pirmais īstais darbs bija tas, ka es pārdevu grāmatas Amerikā no durvīm uz durvīm. Kas ir noteikti neparasts darbs, bet man bija arī parasti office darbi. Ok, tad tev bija arī tāda pieredze, bet kāda tu izlēmi, viss, es iešu pašnodarbināto ceļu, es nezināšu, cik es nopelnīšu, viss ir atkarīgs tikai no manis. Pirms tam es strādāju reklāmas aģentūrā kā projektu menedžeris, un bija interesanti, bija forši, bet tas, ko es sapratu, ka es īsti nejūtu tādu piebildījumu vai jēgu no tā, ko es daru.
kas tagad man to sakot izklausās ekstremāli banāli, bet, nu jā, man gribējās darīt kaut ko, kur es redzu jēgu, un man tā jēga ir ļoti svarīga. Un tagad dažkārt arī es neredzu jēgu tam, ko es daru, jo liekas, ka nav rezultāta, bet tas vienkārši prasa ilgāku laiku. Un tad es paralēli esotajā darbā sāku mācīties coachingu, tad es dabūju certifikātu, un tad es domāju, nu labi, es tagad tā pamēģināšu. Full time šis ir mans darbs. Tā kā es pamēģināšu make it work. Es laikam esmu joprojām tajā mēģināšanas fazē. Bet vai tu, kad esi sākusi, tu strādāji kaut kādā paralēlā darbā, lai tu kā nodrošinātu sevi ar ienākumiem stabiliem, un tad paralēli nodarbojies ar savu? Tajā momentā vairs nē. Es mācījos coachingu, man bija tās apmācības un bija kaut kādi tur testa klienti. Tad es vēl strādāju, to algoto darbu, bet tad, kad es sāku tā kā es tagad būšu coach, tad es vairs nestrādāju. Bet man bija iekrājumi no tās Amerikas programmas, kuras man tas reāli ļoti palīdzēja, jo tad man bija tās mazliet drošības pilvens, ka es pusgadu varu tā kā, iztikt mierīgi. Tā kā tas nebija tā pilnīgi es tagad ne no kurienes. Jā, bet tāpat man šis ļoti liels risks viss tiešām ir atkarīgs no manis, no tiem apstākļiem, kas ir apkārt. Un man šķiet arī coachings nav tik ļoti izplatīts Latvijā, kas sarežģīja situāciju ar visiem tiem klientiem, ne? Vai tas ir tikai manā galvā? Laikam, atkarīgs no tā, kam jautā. Ja tu jautā man, tad man liekas, ka coachu ir vairāk kā vajag, visi ir dzirdējuši, visiem ir viedoklis, bet varbūt paņemt, random cilvēku, varbūt viņam nebūtu nejausmas, kas tas vispār ir, un viņš pirmoreiz ir tādu vārdu. Tā kā tas, laikam, ir tāds jautājums, kam tu to jautā. Bet tas, ka klientus atrast noteikti ir grūti, bet beigās tas jau ir jādara jebkurā profesijā, un tas jebkurā profesijā ir grūti. Varbūt var arī pakomentēt, ar kādiem izaicinājumiem tu saskaries tieši no finanšu plānošanas pašā sākumā, vai bija vispār kaut kas tāds? Sākumā, laikam, es uz to vēl skatījos tā, ka es pamēģināšu. Tā kā bija ok, kad man arī nesanāk. No plānošanas, laikam tā plānošana cerams drīz sāksies, jo es ar šo nodarbojos gadu, un pagaidām tas ritējums ir bijis tā, I go with the flow. Ir kaut kādi vairāk plānošanas darbi, izveidojot programmu vai tēmu, ar ko es strādāju, bet finanšu ziņā pagaidām tas vēl ir tādā netik saplānotā līmenī. Bet šis ir tas moments, kad es saprotu, ok, es apmēram gadu ar šo nodarbojos, tad, ja es gribu tiešām, lai tas ir stabils darbs, un to var uztaisīt par stabilu darbu, tad man ir jāsāk plānot tās izmaksas un vairāk plānot tas, cik es gribētu nopelnīt, lai man ir skaidrība, cik man vajag klientus, tad lai man ir skaidrība, cik man vajag iepazīšanās zvanus, cik man vajag reklāmas, visu pārējo. Man vajag to beigu ciparu izdomāt, un tad izdomāt to soļus tā atpakaļgaitā plānojot. Bet runājot par tiem klientiem, un kāpēc es iedomājos, ka tas ir diezgan sarežģīti, jo vai es pareizi sapratu, ka tavi primārie klienti ir jaunieši, ja? Jaunieši vai sievietes, es teiktu. Laikam tomēr primārais būtu sievietes no apmēram 20 līdz 50 gadu vecuma. Jaunieši ir kaut kas tāds, ko es labprāt strādātu ar viņiem, bet laikam man ir tas priekšstats, varbūt tā arī reāli ir, kad jauniešiem nav tik daudz naudas, ko iztērēt, ieguldīt sevis attīstībā šādā veidā. Līdz ar to tas, kā es strādāju ar jauniešiem, ir vairāk jauniešu centros, kad jauniešu, nezinu, kā viņi tur sauc, darbinieks vai jauniešu speciālists atrod vai nu mani, vai nu es atrodu viņu, es novedu viņiem nodarbību un par to samaksā jauniešu centrs vai pašvaldība. Un tad tādā veidā strādāju ar jauniešiem. Jā, that makes sense, tāpēc, ka man tieši tas pats arī bija galvā, ka jaunieši ir tā grupa, kas tā kā izdzīvošanas līmenī. Un tāpēc arī man šķiet grūti atrast kaut ko tādu, kurš ir gatavs maksāt par kaut ko tādu, ja viņš nevar samaksāt par ēdienu. No sērijas. Bet jā, that makes sense, kā tu strādā, un viss ir fine. Un tagad aiziesim nedaudz dziļāk, kas man interesē par cenām, jo pašnodarbinātie cilvēki nosaka paši cenu, vai ne? Tad kā ar to bija? Nebija tā kā vēl prasīts to cenu, vai tu minēji kaut ko mazāk, kaut vai gribēji vairāk, kā ar to bija un ir?
Sākumā bija tā, kamēr es vēl mācījos coachingu, mums obligātais noteikums bija, ka, man liekas, 20 sesijas vai 10, es neatceros, 20 vai 10, ir jānovada maksas klientiem. Tā maksa varēja būt 5 eiro, tā maksa varēja būt kaut kāda 1 eiro, un tā maksa varēja arī būt, ka tev izmaksā kafiju. Bet tā kā jāatrod ir sev maksas klienti, kamēr vēl tu mācies, lai tu dabūtu to certifikātu vispārībā. Tā kā tas pirmais variants, laikam, man bija kaut kādi, 10 eiro par sesiju. Man šķiet. Tas vairs neatceros. No 5 līdz 20, uz beigām jau tas palika 15, 20. Tas bija pirmais tas izaicinājums, vienkārši atrast pirmkārt cilvēks, kas vispār gribētu pamēģināt, otrkārt gribētu man maz drusciņu samaksāt. Un kāpēc tie pasniedzēji prasīja to, ka mums ir maksas klienti, lai mēs tā kā pierodam pirmkārt prasīt naudu, un otrkārt tas, ka cilvēks kaut vai bišķīt samaksā, viņam ir vairāk tā vēlme vai motivācija tiešām kaut ko darīt, nevis es atnākšu bezmaksas paklausīties. Tā kā tas bija tāds pirmais. Tur es izmantoju savu draugu palīdzību, rakstot viņiem, prasot, vai viņi var pajautāt kādam, kurš varbūt vēlētos, vai ieteikt kādam. Es izmantoju sociālais tīklus, visu, ko vien varēja dabūt, lai dabūtu tos cilvēkus. Tad tāda otrā fāze, laikam, būtu, kad es pabeidzu coachingu, un tad man bija tās mazliet mikses galvā, jo es nezināju, ko un kā. Man šķiet, ka tad kaut kādā momentā tie bija 30 eiro par sesiju. Tad es biju vienā Erasmus programmā Kanāriju salās 3 mēnešus. Tur mēs strādājām ar mentori. Un kopā ar viņu mēs uztaisījām tādu tā kā 4 sesiju programmu. Un tad tā programma maksāja 150 vai 120 eiro, es tik neatceros. Un tas sanāk arī kaut kādi 40, 50 par sesiju. Un tad kaut kā es nonācu līdz tam, ka tas ir 50 eiro par sesiju. Jo tas ir tāds tirgus, varbūt ne vidējais, bet tāds, 50 līdz 100 ir tā likme stundā pie koča, apmēram atkarībā kāds kočs un kā viņš to ciparu izdomā. Tā kā, jā, par to, vai tas bija grūti, pajautāt man nebija grūti, tāpēc, ka pirms tam es strādāju pārdošanā, un tur man visu laiku bija būtībā jāpārdod sevi, un es nonācu līdz tam momentam, kad man ir jāprasa tā nauda. Tā kā tur man bija prakse, kas ir superīgi, bet tāpatās tas vairāk ir tādas savas vērtības jautājums. Es varu pajautāt, jo zinu, ka tas tā maksā, stunda pie koča tā maksā, bet vai es jūtos, ka mana stunda pie manis tā maksā? Tagad jau ir tā, ka es tā jūtos, varbūt sākumā vēl īsti tā nebija. Bet kā tas ir atkarīgs? Laikam no kaut kāda pārliecības līmeņa sevī, pirmkārt par sevi kā personību un cilvēku, otrkārt par tām prasmēm. Prasmes mums iedeva tik, cik iedeva, un daudz, ko es paņēmu no tā pārdošanas darba. Tā kā prasmes, man liekas, bija diezgan ok. Tad vairāk jautājums par to, vai es ticu sev pati un vai es ticu, ka šis ir tā vērts. Un sākumā, kamēr tev nav to pierādījumu, tev nav cilvēku, kuri saka, jā, šis bija noderīgi un superīgi, ir diezgan grūti vispār noticēt tam, ja tev nav pierādījumu. Bet tā kā es turpinu darīt, tie cilvēki nāk, un tu redzi, ka viņi tiešām mainās, un viņiem reāli ir tā pārliecība, viņi reāli iet komunicēt, viņi pasaka tiem cilvēkiem, kas viņiem pakāp pār robežām, viņi māk pateikt, nē, tad, kad tu redzi to rezultātu, tad ir daudz vieglāk. Tagad arī paprovocēšu nedaudz, vai tev kādreiz bija tā, ka tu redzi kādu, var ne par coachingu, jā, bet vispār tu redzi kaut kādu cilvēku, kurš ir freelancers, un tu redzi to cenu, un tu saproti, ka es varu labāk, un no kurienes tā cena nāk, un kāpēc es prasu mazāk? Var neminēt, kurš? Man liekas, tā uz sitiena nenāk neviens piemērs prātā, bet es laikam neesmu tā speciāli analizējusi. Kaut gan es biju taisījusi tādu kā ir latviski competitors analysis, konkurentu analīzi. Yeah. Es tādu taisījusi, arī skatījos tās viņu cenas. Lielākoties tas ir kaut kādā intervālā. Un līdz ar to tas, man liekas, ir ok. Nav tā, ka viens ir tur super augstu vai super zemu. Ir tie super augstu, bet tad es redzu, kāpēc viņiem tas ir. Viņiem ir vai pieredze vai prestižs vai jebkas, tas ir ok. Bet tas vairāk ir tāds intervāls, un tad, man liekas, ir ok, ka kāds tur kaut ko izdomā vairāk vai mazāk. Ok. Bet teorija ir mērķis iet uz augšu. Tāda 5-10 gadu vīzija būtu, ka man ir
komanda, kas ne tikai ar coaching nodarbojas, bet vairāk pat ar apmācībām, bet arī par to pašu tēmu, pārliecība, komunikācija, drosme komunicēt, ka tās ir vairāk tāds kā workshopu, praktiskās apmācības arī uzņēmumiem, darbiniekiem, ne tikai tā vienkārši cilvēkiem, kas to grib privāti vai personīgi, bet arī, ka tas ir noderīgi kompānijai un darbinieku labsajūtai un labūtībai un šim te visam. Bet tas jau izklausās pēc SEO kaut kāds, ne? Nu jā, tā kā es domāju, ka tas 10 gadu laikā ir ļoti iespējami, 5 gadu laikā izdarāms, ja es tam ļoti tā pieķeros. Pagaidām es esmu vēl tajā free flow, tā kā tas ir kaut kur tālāk. Es zinu, kas to gribētu, man vajag bišķīt saņemties laikam, vai atrast kaut kādu tādu striktāku mentoru. Labi, bet tagad mums būs laiks mūsu rubrikai, manai rubrikai. Par finanšu gaumi nestrīdas. Tad iedomājies to viskaistāko vīrieti pasaulē, un tu par viņu neko nezini. Jā, tu nezini ne vecumu. Nu, gan jau, ka tas ir tavs diapazons, jā, ja tu esi randiņā ar viņu. Bet es tev vairāk neko neteikšu kā vienu finanšu āķi, un tev vienkārši bez kauna sajūtas, vienkārši brutāli ir jānovērtē no 1 līdz 10. Bet jā, par finanšu gaumi nestrīdas, šis viss ir ļoti subjektīvi. Viņš izskatās uz 10, bet uzskata, ka sievietei nevajag pelnīt tikpat daudz kā vīrietim. Man ir grūti tā vienkārši pateikt, jā, nē, vai ciparu. Vienmēr ir tā kā 101 bet un papildu jautājumi, bet, nu, tā. Man laikam 3. Bet tas ļoti atkarīgs no tā, ja viņš tā kā tiešām, ja viņa mērķis ir būt, miljardierim vai kaut kas tam līdzīgs, tad, ok, labi, es izdzīvošu ar viņa naudu un būšu ļoti priecīgi ar savu algu, bet, ja viņam pašam ir zemi standarti, tad tas ir tas 3. Ok, mēs nestrīdēsimies. Viņš izskatās uz 10, bet līdz algai viņam ir 0 un viņam nav uzkrājumi. Ļoti neforšs skatījums. 1. Ok. Viņš izskatās uz 10, bet nedāvina tev ziedus, jo domā, ka tā ir naudas tērēšana. Nu, ja viņš ziedu vietā man dāvina mašīnas, tad 10. Bet citādi, ja viņš tā kā neko nedāvina, nekādus tādus foršus, jaukus, mīļus pārsteigumus, nu, tad 3. Jā, bet šeit tā kā ziedu, varbūt viņš kaut ko Ja viņš dāvina man kaut ko citu, kaut ko dārgāku. Ok. Viņš izskatās uz 10, bet izvēlēsies iztērēt naudu 2 nedēļas līdz algai, jo var mierīgi papasīt vecākiem. O, nē. Tas nebūs manā vecuma diapazonās, varbūt 11 gados ir ok. Tagad, nē, 2. Ok. Nē, ja vecāki ir miljardieri, miljonāri, Latvijā gan maz iespējams, pat varbūt. Labi. Nu tāds provokatīvs. Viņš izskatās uz 10, bet viņa finanšu mērķis ir apprecēt bagātu sievieti. Nē, varbūt tas tā kā motivētu mani, bet laikam, ka nē. Un tad mēs tajā pirmā randiņā arī kur tālāk neiet, un tā kā esam 2. Nu, nē, 1. Labi. Un viņš izskatās uz 10, bet tērē naudu uz jūsu randiņiem, kamēr viņam ir parādi. Jautājums, kā nodefinēt to vārdu parādi, varbūt viņam ir hipotēka, un tas ir ok. Tāda veida parāds, bet, ja tie ir vairāk tādi ātro kredītu parādi vai kaut kas tāds, nu tad 1. Bet, nu, viņš tā kā, nezinu, uz balī tevi vai tā kā visu tev dāvina, bet viņam tie parādi uzkrājas un uzkrājas. Nē, ja uzkrājas, tad ļoti slikti. Bet, ja ir tā, ka, nu, tie parādi tiek atmaksāti jau tajā momentā, tad varbūt, nu, vēl skatāmies. Bet, ja tie parādi uzkrājas, nē. Tad arī 1. Ok. Nu, labi, tad par finanšu gaumi nestrīdas. Bet vienkārši atgādājums, ka arī finanšu pratība ietekmē jūsu potenciālu satikt jūsu partneri. Jo, kā var redzēt, daudz kas ietekmē. Ok, bet atgriezīsimies par tavu tēmu un par to varbūt par pašvērtējumu. Kā tu domā, vai vispār tas, cik daudz tu prasi par savām sesijām, kaut kā nosaka tavu pašvērtību?
Es domāju, ka jā. Nu, abos virzienos, gan tas, cik es pārliecināta jūtos, nosaka to, cik man viegli ir vai grūti ir paprasīt vairāk mazāk, gan tas, cik es prasu, tad kaut kā arī tā otrā virzienā. Tā kā es domāju, ka noteikti. Labi. Un tad, pagriezīšu to jautājumu. Vai tas, cik daudz tu pelni, ietekmē tavu pašvērtējumu? Es domāju, ka jā. Tagad es esmu kaut kādu nedēļu, 2 paņēmusi tādu mazliet kā pauzītī vai atvaļinājumu, jo man vienkārši līdz šim nesanāca paņemt tādu sev tādu atvaļinājumu. Jo beigās es visu plānoju, un neviens man nepasaka, ka man ir neizņemts atvaļinājuma dienas, tad viņas arī vienkārši krājās. Un tagad ir tā sajūta, man ir mans atvaļinājums, mana nauda iet uz otru pusi, nevis uz to plusiņu, bet uz to mīnusiņu. Un tagad ir tā, ka es jūtos, es gribu sākt kaut ko darīt, tāpēc, ka tā sajūta nav forša. Un tas noteikti ietekmē pašvērtējumu arī tā nauda un cik tev viņas ir vai viņas ir vairāk nekā iepriekš. Jā. Jā, bet, tā kā tu tagad nav tā, ka tu pelni mazāk, tu vienkārši paņēmi pauzi un tā kā Jā. saprots. Bet kā tad bija, kad tu prasīji tos 5-10 eiro? Man ir grūti atcerēties tās savas sajūtas vai tās emocijas tajā momentā. Tas jau bija pateikts pašā sākumā. Nebija tā, kad es novedu sesiju vai es tā kā satiekos ar cilvēku un ir tāds, tā šis maksās pēc tam. Tu varēsi samaksāt pēc tam. Tas jau bija nokomunicēts pirms tam, līdz ar to tas cilvēks it kā jau varēja pieņemt lēmumu, jā, es gribu, jā, es negribu, tas ir ok ar mani vai tas nav ok ar mani. Tā kā, ja tas ir pateikts pirms tam, vai tā ir ziņa, vai tas ir kaut kāds posts sociālos mēdījos, man liekas, tas ir daudz vieglāk. Ja tas jau ir abām pusēm zināms pirms tam. Jā, bet kā, tavs bija pašvērtējums par to, summu, cik tu prasi, un tu saproti, ka, pašā sākumā es pelnīšu mazāk. Vai tas ietekmē kaut kā, kā tu sevi redzi un uztveri? Sākumā tas vairāk bija, tas ir daudz laikam neietekmēja to pašvērtējumu, jo sākumā tas vairāk bija tiešām mācību ietvaros. Šis man ir jāizdara, lai es pabeigtu to kursu un dabūtu certifikātu. Šis vēl nav tik daudz par mani kā par koču, kaut gan, ir, bet šis vairāk tāds mācību process, ko mēs arī visi, kas tā kā mēs mācījāmies, mēs arī to teicām, ka šī ir prakses sesija. Mēs neesam vēl pabeiguši, mums nav certifikāts, šī ir prakses sesija, un ja tu pasaki arī to, tas arī, man liekas, iedod tādu drošības sajūtu, ka ir ok, kas kļūdos, vai varbūt, tu neaizies, nezinu, ar fireworks, viss ir amazing dzīvē pēc vienas sesijas, kaut kā tā nebūs jebkurā gadījumā, bet ja tu to pasaki sev un tam cilvēkam pirms tam, tad viss ir ok. Ok, bet ja mēs atgriezīsimies nedaudz vairāk pagātnē, kad tu vēl strādāji citos darbos, arī bija tā, ka, ja tu vairāk pelni, tad tu jūties tā kā vairāk pašpārliecināta un tā tālāk. Es domāju, ka jā. Tie darbi, kas man ir bijuši, tas lielākais un nozīmīgākais bija tas, ka es pārdevu grāmatas Amerikā no durvīm uz durvīm, kur bija ļoti tieši saistīts tā kā ar to savu arī pārliecību un komunikācijas prasmēm, tas, cik tu nopelni, jo mēs nopelnījām attiecībā no tā, cik mēs pārdevām. Līdz ar to, ja tu esi sašļucis, bēdīgs un slikts garastāvoklis un viss slikti, tad cilvēki no tevis nepirks, līdz ar to tev vispār nebūs naudas un būs vēl sliktāk. Tā kā tur tas bija ļoti saistīts. Pēc tam, kad es strādāju reklāmas aģentūrā un pirms tam vēl vienā uzņēmumā, kas taisa kafijas dāvanas, es biju sales and marketing lomā. Tur var būt mazliet mazāk, jo tev ir vienkārši viens cipars, viena alga, vai tu dari vairāk vai mazāk, tu vari darīt ekstra vairāk, tad tev būs tā nauda vairāk, vai ekstra mazāk, tad tev atlaidīs, bet tu vari tā variēt, un tu nejūti īsti daudz, man liekas, to saistību ar pašvērtējumu un to, ko pelni. Ja tas ir tāds viena cipars alga un viss. Jā, man šeit es pamanu jau, cik ļoti mēs atšķiramies, jo esmu tas algots darbinieks visu savu dzīvi. Jā, kā es uz to skatos uz to jautājumu, ka tā kā es strādāju, pieņemsim, vienā darbā, man tur bija viena alga, tad es aizgāju uz citu darbu, tad man bija lielāka alga, un tad mans pašvērtējums tā kā auga tādā ziņā. Bet man, godīgi sakot, pašvērtējums nemainījās, bet mainījās tā sajūta, tā drošības sajūta, ka tā kā I can relax now, tā kā finally es varu atļauties skatīties savu seriālu bez kaunas sajūtas, tā kā apmēram. Bet pašvērtējums pats par sevi tā kā nemainījās, man šķiet, mainoties algai.
Es domāju, ka tā varētu būt. Arī tīpaši, ja nav bijušas super lielas tās izmaiņas, vai nu ciparu ziņā, vai nu kaut kādas atbildību ziņā, tad varbūt ir grūtāk arī pamanīt to starpību. Nu, nē, Vai ir izkāršojās ienāk. Ok. Nu, prieks par tevi. Nē, nu pagāja daudz laika, jā. Bet, nu, tādā ziņā, ka nu, tagad runājot ar tevi, es reflektēju, ka vispār nemainījās tā, nu, tiešām tikai tā drošības sajūta un tā kā, nu, mierīgi, bet varbūt tas ir daļa no pašvērtējuma, es nezinu, ka tu jūties mierīgāks. Un tev nav vajag varbūt kaut ko pierādīt. Tas droši vien ir pašvērtējums, jā. Noteikti to kā daļā, jā. Ok, labi, tad tatēties. Varbūt tu vari ieteikt kaut ko, nu, es ceru, ka mani klausās jaunieši. Varbūt tev ir kaut kāds ieteikums, ko tu vari pateikt tiešām, nu, tādam jaunietim, kas tikai sāk to savas karjeras ceļu. Kā nepiesaistīt savu personību un savu vērtību pie saviem ienākumiem? Nu, laikam, pirmais būtu pateikt sev, ka ir ok, ka man sākumā nesanāk. Vienalga, vai tas ir nesanāk nopelnīt tik, cik es gribu, vai nesanāk vispār darbs, ko es daru, vai nesanāk atrast savu sapņu darbu. Tā kā vienkārši pateikt sev, ka ir ok, ka man sākumā nesanāk. Jo tas, laikam, ir viena no lietām, ko es visvairāk paņemu no tā Amerikas darba, ka man pēc kaut kādām 1-2 nedēļām likās, nu, tā kā viss slikti, man nesanāk, man jābrauc vispār mājās, šis nav priekš manis. Bija rezultāti, bet vienkārši nebija tik ļoti, cik es biju sadomājusies, atcerējusies. Un man likās, nu, nē, šis nav priekš manis, nu, viss, nu, reāli, brauc mājās. Un tad man mentors man teica, ka, Aiva, iedomājies, tu kaut ko dari pirmo reizi dzīvē, un tu domā, ka pēc 2 nedēļām tu būs baigās profiņš? Nu, gan jau, ka nē. Un kā tev šķiet, paies vēl 2 nedēļas, vai tev sanāks labāk? Nu, gan jau, ka jā. Nu, un tā arī reāli ir. Ir tīpaši tajā pārdošanā vai tādās lietās, kur tiešām uztrenē tās prasmes ar laiku, nu, tu nevari no sevis prasīt, ka tev pašā sākumā, darot kaut ko pirmo reizi dzīvē, sanāk super labi. Ja tev sanāk superīgi, tev varbūt sanāca vai paveicās, vai tu tiešām īstenībā biji gatavojies, nevis tu dari pirmo reizi. Bet vienkārši pateikt, ka ir ok, ka man nesanāk. Un tad ar tādu domu iet uz priekšu. Un tas bija šī atviegloto sajūta, ja tev tiešām kaut kas nesanāk. Un kā vispār tu ieteiktu 18-gadīgam cilvēkam sākt uzreiz savu karjeras ceļu ar pašnodarbināšanu? Noteikti atkarīgs no katra individuāli. Ja tam cilvēkam ir kaut kāds hobijs vai kaut kas tāds, kas labi sanāk vai ļoti patīk, piemēram, filmēt video vai, nezinu, kas varētu rakstīt tekstus vai, nu jā, tas, laikam, vairāk tās radošās profesijas, man liekas, ar to var vieglāk sākt, vai varbūt kaut kādu programmēšanu vai mājaslapu veidošana. Tas ir ok, ja tev tas sanāk, ja tu to māki, un ja tev ir bijusi jau kaut kāda pieredze līdz tam. Vai nu tu, nezinu, pats sev blogu esi uztaisījis vai mājaslapu vai kaut ko. Ja tu kaut ko jau māki, tas ir ok, bet nu tā pilnīgi no nulles, es nezinu, piemēram, fitnesa treneris, kad tu tikko sāk mācīties, nu, es nezinu, vai kāds tev uzticēsies, jo to tomēr nav vēl to zināšanu. Ja tev ir kaut kādi pierādījumi, ka tu to jau esi izdarījis, tev jau sanāk, tad tas, man liekas, ir ok. Varbūt sākumā atstāt to kā tādu paralēlu lietu, darbu, ienākumu iegūs veidu, varbūt nekā galveno. Bet ja tev tiešām ir tā, ka tu, nezinu, 15 gadu vecumā filmē video, tu esi tik kā populārs, nu tu vari būt sociālo tīklu menedžeris jau, nezinu, 18 gados. Nu jā, katram savu situāciju, bet, nu, redz, man tā drošība ir ļoti svarīga. Tā ir man viena no vērtībām. Ja cilvēks, piemēram, dzīvo ar vecākiem, vai viņam ir kaut kāda uzkrājuma no iepriekš, tad jā, nu, ka tev ir tā, tad tas drošības pilns. Bet tā uzreiz, man paliek 18, es vispār sākšu pati maksāt par visu un uzreiz pašnodarbināšu, tais ceļš. Oi, es nevarētu. Es nevarētu. Bet, nu, ir arī tādi cilvēki droši vien. Labi, bet vai tev kādreiz bija tā, ka, nu, viss tas mēnesis pa nulēm? Pa nulēm, jā, bet tas vairāk bija tāds kā apzināts lēmums vairāk vai mazāk, ka bija kaut kādi pa vidu šim te gadam, kad es mazāk kaut ko darīju. Vai, piemēram, man bija tie 3 mēneši Kanārijas salās,
Un tas pirmais mēnesis mēs ar mentoru tā arī novienojamies. Šis ir izpētes mēnesis, ka es izpētu tos konkurentus, es plānoju tā savu piedāvājumu. Līdz ar to es vispār nestrādāju pie klientu piesaistes, un man bija kaut kādi 2 klienti paralēli, kas tā kā gāja vēl, bet nekas jauns nenāca klāt. Līdz ar to tas tā kā es zināju, ka man nebūs tur ekstra liela ienākuma tajā mēnesī. Tā kā tas vairāk tāds, ka tu vismaz zini, būs vai nebūs. Jo tad zini, kam tu velti to laiku, vai tu velti to laiku izpētai, atpūtai, darbam, klientu piesaistei, tā kā, jā. Bet nav tā, ka, pieņemsim, tev ir jāplāno 2-3 mēnešus savas finanses uz priekšu. Pieņemsim, kā es to iztēlojos, ka tu nopelni pirmajā mēnesī, nezinu, 5,000, tad tu saproti, tad tos 3,000 vajag atstāt rezervēju 2. un 3. mēnesim, jo tu nezini, cik daudz tu nopelnīsi nākamajā mēnesī. Šobrīd, kāpēc es varbūt jūtos tā brīvāk ar to nestabilitāti, ir tas, ka tās ikdienas izmaksas man nav superlielas, jo šobrīd es dzīvoju ar draugu, viņš tā kā nosest tās dzīvošanas izmaksas. Un jebkurā brīdī, ja es vēlos, varu dzīvot pie vecākiem. Tā kā tas sliktākais scenārijs, tas, cik man vajag naudu tam sliktākiem scenārijiem, tas nav super daudz. Jo man ir vairāki tādi, tā kā, atkāpšanās ceļi vai kaut kādi drošības pilvena varianti, kas neietver to, ka man ir jābūt daudz tām finansēm. Un man vēl ir tie iekrājumi, ko es arī varu izmantot. Tā kā tādā ziņā ir, varbūt kaut kur man ir vai nu paveicies, vai varbūt tas vienkārši, es esmu tā iekārtojis, kad es tagad dzīvoju ar draugu, līdz ar to viņš sedz tās finanses. Tā kā tas varbūt mazliet rada to sajūtu un to situāciju vienkāršāku. Ok, bet ja tev nebūtu tas ceļš? Ja man nebūtu, tad man ir grūti pateikt tā, kā būtu, ja būtu. Jo tad, kad es arī sāku pirms tā gada darboties kā pašnodarbinātā, mēs jau bijām kopā ar draugu. Tad gan es vēl īrēju pati savu dzīvokli tajā momentā, bet tas nebija gluži finansiāli loģiski. Tā kā jā, man nav nejausmas, kā būs, ja būtu. Ok. Labi. Vienkārši manā galvā, es domāju tā uzreiz tā brutāli, ka tu pats par sevi maksā, no pieredzes. Bet, tāpēc man arī šķiet, ka loģiski, ja tu kaut kādā mēnesī nopelni tiešām 2-3 vairāk, tev vajag tā kā saglabāt to kontroli, nepirkt tos Gucci somas un visu šito. Vāri vienu, jā, bet tev ir jāpadomā, ka nākamajā mēnesī varbūt nebūs tik labi. Tādā ziņā, jā. Ir kaut kādas finanses, nav tā, ka es iztērēju visu, ja es kaut kādā mēnesī man tur bija, palaidu savu coachingu programmu, un tur ir vairāk klienta nekā parasti, es to naudu tur iztērēju. Nē, viņi vienkārši stāv tajā coachingu kontā. Un es viņu tērēju tad, kad man viņu vajag, un tā vairāk secīgi, un es rēķinos ar to, ka viņi būs kaut kad vairāk, kaut kad mazāk. Tagad ir laiks rubrikai Zināšanas atmaksājas. Un es saprotu, ka tev nebūs grūtības, jo tev ir izglītība šajā jomā, ja? Tu kaut ko zini. Tad tu vari izvēlēties vienu jautājumu, un tās kategorijas ir 1, 5 un 10 eiro. Protams, ka 10 ir sarežģītāks. 10 es uzreiz varu tev pateikt, ka uz 10 eiro kategoriju tas parasti es jautāju par ieguldīšanu, jo tur tiešām padziļināts zināšanas jābūt. Ko tu izvēlēsies? Es laikam iešu ar to 10, un es paskaidrošu, kāpēc, kāpēc man tā doma. Arī no ekonomikas skatu punktu būtībā es atnācu šeit ar to domu, ka mans basic variants ir es aizieru 0 eiro. Bet tie 10 eiro ir tāds plusiņa variants. Nav tā, ka es atnācu un iedevu tev tos 10 eiro, vai es viņus dabūšu atpakaļ vai nē. Sliktā gadījumā tad man viņi ir tā kā mīnusā. Tā kā labākajā gadījumā es aizieru 10 eiro, sliktā gadījumā tā kā atnācu. Tā kā ejam ar 10. Labi. Nosauc 3 ETF fondus. S&P 500. Tas nezinu. Pamanāšu. Es varētu kaut ko uzmeistarot. Es varbūt pārbaudīšu. Šīs toči ne. Nē, esam piezinu, jā. 500. Vispār viņiem ir 2. Viņiem ir, man liekas, Eiropas un Amerikas. Vai būtu? Es nezinu pēc nosaukumiem. Es zinu, vienkārši ir, man pašai ir ielicis arī kaut kādā AI fondā, bet es nezinu, kā viņu sauc. Viņu liekas, vienkārši sauc kaut kāds AI fonds. Bet, diez vai viņš tā sauc. Let's see.
Labi, nu varbūt ir arī S&P 100. Par to AI nav tas gluži Nu, nosaukums. tad tas noteikti nebūs tās tik vienkārši nosaukums, jā. Tur, uh, Tur ir viņu vairāk varianti. jā, Nu, man ir kaut kādā no tiem visiem. Ir S&P 100. S&P 100. Ja ir, tad varbūt ir arī vēl kaut kāds simtnieks. Ir tāds, ja? Jā. Man vajag vēl vienu. Nu, cik vēl varētu būt? 300? SMP vai SNP? Nu, zīmīt, man liekas, tur ir. SNP Jā. 100 ir, jā. Un varbūt arī 300? Ja būs, tad... S&P 500, S&P 100, jā. Labi. Nu, nav 300, tad nekā. Gan jau, ka ir, tad droši vien arī ir 399 droši vien. Nu, man neatrod, bet tur ir kaut kāds dubult nosaukums. Nav tik. To es te izvilkšu. Tur ir nosaukums, man rāda S&P dash ASX 300. Nu jā, es tos nosaukums tiešām nezināšu. Te ir kaut kādi saīsinājumi, kaut kādi burtu kombinācijas, un tik daudz es neesmu iedzinājusies. Nu, divas tabojā, radošā veidā. Nu, varbūt, nu, tu vienu, nu. Nu, laikam, ka nebūšu varēs. Bet, jā, nu, ir tas ASX, un tas ir covering Australian stocks, kas ir interesanti. Un ir arī tāds S&P China A300 index. Cits. Bet par to AI fondu, jā, tu gribēji. Man totāli nav jausmas, kā viņš saucās. Es vienkārši zinu, ka tur ir vairākas AI-related kompānijas. Noteikti ir kaut kāds lauksaimniecības fonds, ir kaut kāds tur, nezinu, tur Fortune, varbūt 500 vai kaut kāds fonds. Bet es nezinu, kā viņas sauc pareizi. Man raksta, ka popular AI ETFs AIQ Global X Artificial Intelligence and Technology ETF. Un ir arī tāds SMH Vanek Semiconductor ETF. Un ir kaut kāds komp. Nu, es tas pirmais, ko teicu, tas varētu būt tas, kas man arī kaut kas ir ieguldīts tajā. Jā, nu, es domāju, ka it's okay. Kā cilvēks riskēja, cilvēks pateica 2,5, teiksim tā. Nu, pasties, puse no tā AI tu sanāc, un puse no tā 300. Nu, tad kaut ko mēs varam matemātiski izreizināt, tad tu dabūsi to savus 10 eiro. Ui, super! Man būs viņi jāieliek speciāli kaut kādā no fondiem par godu šim. Nu jā. Super, paldies! Palīdzi man Viss ir investēt. īsts. Jā, viss ir īsts. Varbūt tev ir kaut kāda lieta, ko tu gribētu tiešām pateikt klausītājiem, ko tu neesi pateikusi pa visu šo laiku. Vairāk par finansēm? Finanskatīvi, jā, kaut kas tāds. Ok. Nu, jā, atcerējos. Par finansēm un saistībā ar pašdarbinātību. Man no sākuma likās, ka tas ir ļoti grūti. Un visvairāk man bija bail tā kā no nodokļiem, kas tur kaut ko atšķirēšos. Bet īstenībā, nu tagad varbūt ir kaut kas pamainījies pa to gadu, bet īstenībā man liekas, ir kļūst bišķīt vieglāk, jo kaut kas tur nav jāsniedz, kaut kāds atskaits reizes ceturksnīmes vairs nav jāsniedz. Un tas, ko es varbūt gribētu pateikt, nu tiešām būt par pašnodarbināto nav sarežģīti. Un tās nodokļietas nav sarežģītas. Varbūt, ja tas ir SIA, tad tas ir bišķi cits stāsts. Bet tas pirmais solis, ja tu pelni, man liekas, tas limits bija 50,000 gadā, kad tev ir jāpāriet uz SIA, man šķiet. Tā kā, ja tu nepelni vēl tik daudz ar to savu pašnodarbinātību, tad tas ir diezgan vienkārši. Un tad nebaidīties no tā, ja ir kaut kāda ideja, vai tu gribi kaut ko darīt, vai tev ir kaut kāds hobijs, kuru tu varētu pārvērst kaut kādos ienākumos. Tādā ziņā nebaidīties no tā un, nu, tiešām, nodokļus var izdomāt un pazanīt vidām vairākas reizes un noskaidrot. Bet par to sarežģītību, tā kā tu pati visu to
ievadi, vai tev ir grāmatvedis? Nē, šobrīd es pati to daru. Es domāju, varbūt tad, kad, ja es tieši, kad es sakārtoju to stratēģiju, gan finanšu stratēģiju, gan to, kā es strādāju, un cik man vajag tos klientus, piemēram, mēnesī aptuveni, kā es viņus dabūju, tad es lieku regulāri reklāmas, ja es varbūt dabūju vēl kaut kādu content creator vai ko tādu. Vienā momentā es gribētu grāmatvedi, bet vairāk tā, ka konsultācija, un tad es visu saprotu, es pajautāju visu, ko man vajag, un tad es eju tālāk pati, vienkārši visus tos jautājumus pajautāt. Pagaidām man to vēl nevajag. Nu, jā, kā tu teici pašā sākumā, visu var iemācīties, jā? Jā. Tad tās ir prasmes. Labi, un tad nu, pēdējais jautājums. Vai tu vari atminēties atmiņā, kas bija tavs pēdējais tāds kontaglop, ko tu esi izdarījusi, vai tu esi iemācījusies, ja tev vienkārši paveicās, kas uzlaboja tās ienākumus? Laikam tas nesenākais bija tas, ka es izveidoju tādu tā kā programmu, kas ir 2 mēnešu programma, kur ir reiz nedēļā sesijas, un pa vidu mājas darbi, un tad es taisīju reklāmas tajā programmai. Un, man liekas, pirms 3-4 mēnešiem bija tā, ka man bija paralēli ko 4 vai 5 klienti tajā programmā, un tad manā kontā pirmoreiz bija, coachinga kontā, pirmoreiz bija 4 ciparu skaitlis, man liekas, oh my god, oh wow! Tā kā tas bija tāds pirmais, laikam tāds nopietnākais un lielākais. Un tad tas, ko es no tā paņemu, ka ar tādu plānošanu un to, ka tu to naudu no sākuma ieguldi, jo es samaksāju reklāmās, man liekas, kaut 400 mēnesī. Tā kā, ja tu ieguldi to naudu un tu tiešām strukturizēti ej uz to, ko tu gribi dabūt, tad tas nevar nenotikt. Jautājums tikai kad un cik strukturizēti tu to dari. Jā, būs iela pārdomām, tas nevar nenotikt. Tieši tā. Kāpēc, ka, jā, ja tu dari kaut ko, tad tam ir jānotiek. Jā, mans mīļākais citāts ir whether you believe you can or you can't, you're right. Nu vienalga, vai tu domā, ka tev sanāks, vai ka tev nesanāks, tev ir taisnība. Tu vari baidīties, ka tev nesanāks, bet ja tu tiešām tā kā, I've got this, es izdarīšu, es izdomāšu, ja man nesnāks šoreiz, man sāks nākamreiz, tas nevar nesanākt. Tas ir vairāk tāds mans uzskats. Jo beigās tur ir kaut kāda iekšēja vai ticība, vai neticība sev. Varbūt sākumā tu ej ar tādu neticību, un tad tas sanāks ir vairāk kā brīnums, bet pēc kaut kāda laika tu jau ej ar tādu iekšēju sajūtu, ok, būs grūti, būs sarežģīti, varbūt man nesnāk no sākuma, bet es zinu, ka es šo varu izdarīt. Un tad tas arī notiek. Es domāju, ka ar šo tas ir ideāls beigas šai epizodei, ka tiešām mēs visu varam izdarīt un viss notiks. Labi, paldies, Eju, ka atnāci un dalījies, un paldies klausītājs, ka klausies, un ļoti ceru, ka tu esi ceļā uz savu finanšu glow upu. Atā! Paldies!